Šis ir Edvīns Šnore, 50 gadus jauns vēstures zinātņu doktors ar vīziju par Eiropas nākotni. Viņa filmu Padomju stāsts ir izrādīta Briselē, Rīgā un virknē starptautisku televīzijas kanālu. Par filmu režisors ir saņēmis draudus no Krievijas vēsturnieka Aleksandra Ģukova, kurš vēlējies nogalināt filmas režisoru un nodedzināt Latvijas vēstniecību. Atšķirībā no citiem kandidātiem, Šnorem ir plāns, kā dzelžaini aizstāvēt Latvijas intereses. Un ir arī pieredze, jo ilgstoši vadījis Latvijas delegāciju EDSO parlamentārajā asamblējā. We all see that Russia has occupied and annexed the territory of another country. Mani sauc Edvīns Šnore un manas 3 prioritātes Eiropas parlamentā. Pirmkārt, migrācija, panākt to, ka uz Latviju netiek attiecināts obligātās migrantu kvotas, ka mums nav jāuzņem migranti no citām Eiropas Savienības valstīm. Otrakārt, drošība, panākt to, lai Eiropas Savienība vairāk iesaistās Latvijas drošībā, tajā skaitā finansiāli un ar resursiem žoga būvniecībā uz Latvijas austrumu robežas. Un trešais, aizbāzt muti Ždanokai, respektīvi iestāties pret Krievijas propagandu gan Latvijā, gan Eiropā.